Sākuma punkts mums ir blakus piezīmei Bolderāja. Bolderāja ir Rigas mikrorajons, kura nosaukums iespējams cēlies no Johana Bilderīga mūžas. Buldrupa jeb Buļupa bija daļa no Lielupas, kas mainīja tēcējumu 1755. gada. Bolderāja uzstādīts 9 metru garš uzraksts Bolderāja, lai veicinātu apkaimes identitāti. Projekts, kuru iesniedz Igors Saklovs, iznos par 4509 eiro. Pusotras laika pēc bojājumiem tas tika atjaunots, saņemot lielu atbalstu. Tālāk mums ir tekstilnieku parks. Alfrēds Hertvigs tekstilfabrikas īpašnieks 19. gadsimta izveidoja tekstilnieku parku Bolderāja. 2024. gada beigumā tai izveidoja jaunu rotaļu laukumu, kura izmaksas bija 120 000 eiro bez PVN. Laukuma ir iekārtas visam vecuma grupam, plānojas uzstādīt arī apgaismojumu. Tādāk plāsti, kas sākas 1991. gadā, ir polietilēna plēvju ražotāju grupa ar galveno rūpnīcu Latvijā un pārstāvniecību Igaunijā. Uzņēmums ražo vairāk nekā 20 plēvju veidus, piedāvājot pielāgotus risinājumus un augstu klientu apkalpošanu. Bolderājas promenāde pabeigta 2012. gada vasarā, aizsargā pret Buļupes ūdens līmeņa paaugstināšanos. Dabja garums ir 1,9 km, augstums 2,5 metri. Izmantoti koku paļi, rievsienas un betons. Promenāde ir atpūtas vietas, velosipēdu statīvi, apstādījumi un piekļuve cilvēkiem ar kustabu traucējumiem. Bolderājas luterāņu baznīca celta 1873. līdz 1875. gadam neogotikas stilā. Ir viena no retajām koka baznīcām Latvijā. Baznīcas būvniecība tika savākti gandrīz 7000 rubļu ziedojumos, un ērgļus izgatavoja Hermaņa firma. Baznīca cieta ugunsgrēka 1973. gadā, bet vēlāk tika atjaunota. Ejot garām dažādiem interesantam dzīvojamam mājām, kas izceļas ar savu arhitektūru, bieži vien var redzēt dažādus māju dzīvniekus. Mēs ejam pāri dzelzceļa sliedēm, bibliotekas virzienam, baudot svaigo gaisu. RCB Bolderājas filiāla biblioteka tika dibināta 1925. gadā, sakot ar 444 grāmatām. Pašlaik biblioteka ir vairāk nekā 22,000 grāmatu un piedāvā datoru apmācības, tematiskus pasākumus un novātu pētniecību. Tā ir aktīva vietējās kopienas daļa, piedaloties kultūras un izglītības aktivitātes, kā arī rīkojas svētkus. Bolderājas mūzikas un mākslas skola, kas dibināta 1989. gadā, ir svarīga kultūras vieta apkaimē. Skola piedāvā mūzikas, mākslas un dēļas izglītību. 30 gadu jubileja tika atklāta Telnieka Paula Jaunzemes skulptūra mūzikai un mākslai, kas simbolizē skolas darbību. Skulptūra ir veidota no granītu un svētā mākslas mūžīgumu. Skola aktīvi piedalās kultūras dzīvē, organizējot koncertus, izstādes un projektus. Bolderājas Jaunavas Marijas debesu uzņemšanas Romas katoļu baznīca atrodas Gubas ielā 17. Tā tika uzsākta 1918. gada pēc arhitekta Edgara Frizendorfa projekta. Baznīca ir vienjoma ar 4 stāvu torni un dzeltenām ķiegeļiem. Pirmā un otrā pasaules kara laika baznīca cieta no apšaudēm, tomēr saglabāja savu arhitektonisko vērtību un turpinājās kalpot par reliģisks centrs vietējai sabiedrībai. Šajā posmā mūsu aizraujošais maršruts diemžēl ir beidzies. Mēs dodamies uz tuvāko Piedru, kur nedaudz atpūtīsimies un gaidīsim piemērotu transportu, kas mūs aizvedas mājās. Pa ceļam mēs saskatāmies atpakaļ, atceroties interesantus pastaigas mirkļus un izbaudot pēdējās šī neliela ceļojuma minūtes. Paldies par uzmanību! Mīlot par popularizēšanu dodu vārdu saviem turistiem, kuri ir izmēģinājuši manu maršrutu. Kā pieredzējis ceļotājs, varu teikt, maršruts bija ļoti interesants. Tas iekļāva atrakcijas gan bērniem, gan pieaugušiem. Gids izvēlējās lielisku dienu ekskursiju pa Bolderāju, un mums ļoti patika. Īpaši novērtēju, kā gidis aplānoja maršrutu, lai īsa laika apskatītu galvenus objektus, vienlaikus ļaujot izbaudīt pastaigu pa Bolderājas ielam. Pie minusiem es pievienotu daudzas brauktuves, kas apgrūtina nokļūšanu līdz apskates vietam. Bet kopumā viss bija lieliski. Paldies! Man ļoti
patika maršruts. Tas bija interesants un izglītojošs. Atklāju daudz skaistu vietu Bolderā un uzzināju par jauno un atjaunotu parku. Tomēr bija arī daži mīnusi. Piemēram, ne visur bija paredzētas gājēju pārējas. Taču tad drīzāk ir nevis gida, bet gan valsts akciju sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcija vaina.